Labrīt visiem! Šodien mēs turpinam tēmu par ētiku un tā principiem, tāpat arī par kodeksiem. Tā kā pēc šīs dienas stundas mums būs izpratne par to, kas nosaka šos reklāmas kodeksus, kas viņus virza, kas šo reklāmas veidus arī kontrolē un kas par visu to atbild. Un, protams, atbilde nav vienīgā. Kad to pilda, pieņemsim, likums, mēs saprotam, kad likums ir tikai tas, uz kā mēs balstamies. Un viss pēc kārtas, ja? Tā kā kas tas būs un kā reklāmas arī jūsu darbiņos, paldies, ka jūs iesūtījāt, jūs veiksmīgi esat tikuši galā ar to, kā Latvijā un citviet arī Eiropas pasaulē tiek pārkāptas šīs ētikas principi un kodeksi. Bet vispār, kas ir kodeks kā tāds? Tātad mēs saprotam, ka tas ir noteikums, kurš ir saistošs visām personām, kas atbilstoši apzīmē tieši reklāmu, reklāmas izstrādāšanu, reklāmas atrašanās vietu. Tāpat arī kodeks ir saistošs Latvijas Republikas arotbiedrības biedriem, kuri kontrolē, vai reklāmas ir ētiskas vai tās ir likumiskas. Un, protams, nevar piemērot tādā veidā, kas nav saistīts ar likuma pārkāpšanu. Daudzi jūs darbiņus arī iesūtījāt, kas jūsuprāt šķita, teiksim, pārkāpums, bet pēc likuma un pēc ētikas kodeksa tam nevar piemērot nekādu, teiksim, juridisko spēku. Tam nav nekāds, jums varbūt var nepatikt, vai varbūt jums šķiet, kad šī reklāma ir kaut kādā veidā neprofesionāla, bet tam nav pamata. Kādi ir profesionālās uzvedības principi jūs, kas veidojat šādu reklāmu? Pieņemsim, mēs būtu jūsu uzņēmums, kurš palūdza jums izveidot kādu jauku reklāmu kādam manam produktam. Tātad jūsu kompetence ir ievērot Latvijas Republikas spēkā esošās likumus un to normatīvos aktus. Tātad jums ir jāsaprot, kādi šie likumi ir. Un, ja es jums pajautātu, kur šādus likumus var atrast, tad, protams, jūs visi zinātu, ka tie ir likumi.lv. Tā ir viena vieta. Un otra vieta, kur mēs varam pārbaudīt, vai šis likums ir izmainīts, vai šis likums ir updatēts, teiksim, varbūt viņš kaut kādā veidā ir atjaunots ar kaut kādu piebildi, ja? Vai tieši otrādi, šis likums vairs nav spēkā esošs, tad ir tāds portāls vēstnesis.lv. Tātad tās ir tās divas vietnes, kur mēs varam oficiāli pārbaudīt, vai šie likumi mums ir kaut kādā veidā sasniedzami un viņi mūs ietekmē mūsu reklāmas izstrādē. Reklāmas profesionāļu pienākums, protams, ir pārzināt visus ētikas kodeksus, pārzināt mērķa auditoriju, kā tādu, kuru mēs mācījāmies jau iepriekš, kas tad būs šī produkta lietotājs. Kas viņu iegādāsies, kam šis produkts būs paredzēts. Un trešais ir primāri atbildīgs šajā kodeksā noteikti ir principu ievērošana, jo mēs zinām, kad cilvēks, kas mums ir palūdzis un arī ir samaksājis un iedevis arī bonusus, droši vien jau kaut kādu honorāru par mūsu darba izstrādi, mēs esam atbildīgi kā reklāmas aģentūra izstrādāt perfekti atbilstošu šim produktam, šim uzņēmuma vērtībām balstītu reklāmu. Bet tajā pašā brīdī, protams, mākslinieki ir dažādi un arī domāšana ir dažāda, un mākslinieki bieži vien saka, ka likumi ir domāti tikai konservatīvajiem cilvēkiem, nevis māksliniekiem. Tad mums ir jāsaprot, ka pēc tam, ja mēs gadījumā esam neievērojuši šādus principus kā likumu vai ētikas kodeksu, uzņēmumam piemēros milzīgu sodu un vēl var padot uz tiesu kādas likuma pārkāpšanas normas neievērošanā. Tātad, lai mums nerastos interešu konflikti, reklāmas veidotājs, kas esat jūs, kā mēs sarunājam, jūs nedrīkstat pieņemt reklāmas pasūtījumus, kura realizācija varētu būt kaitīga
citiem klientiem vai sabiedrībai. Un, protams, kas varētu kaitēt arī pašam klientam un viņu interesēs. Reklāmas veidotājs nav saņēmis sava klienta iepriekšējo piekrišanu. Tātad tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat ne izstrādāt vēl savu, teiksim, tādu reklāmas rullīti vai vienalga kaut ko, pirms jūsu klients nav pateicis, jā, man šis patīk, jā, es šo apstiprinu. Ļoti labs piemērs ir Balenciaga uzņēmums, kuram bija jaunā kolekcija ar sieviešu apakšveļu, un kādu tad reklāma tika izveidota. Droši vien, ka jūs visi arī to esat redzējuši. Tātad mākslinieks lācīšus, teddy bear, tātad lācīšus, rotaļlietu lācīšus bija apģērbis miniatūrās apakšveļās. Mēs zinām, ka Balenciagas apakšveļa varētu būt pikanta, lai to tā varētu nosaukt, tā kā saprastu, par ko mēs runājam. Un, protams, fonā bija, kad ar to lācīti spēlējās mazas meitenītes. 7 gadiņi, 6 gadiņi, 5 gadiņi, nu tādas meitenītes maziņas. Šī reklāma ir aizgājusi, protams. Visiem tā šķita tieši autoram, ka tas ir ļoti radoši, ka tur bērni nav iesaistīti, bērni nav ar to apģērbti, tie ir bērnu lācīši, kas ir ar to apģērbti. Bet, diemžēl, vai arī par laimi, tas tika nofiksēts un iesūdzēja tiesā par bērnu psiholoģisko traumu, jo mēs pēc tam arī mācīsimies un skatīsimies katru likumu, iziesim tam visam cauri, kā šāda apakšveļa vispār nav paredzēta bērnam, un visnotaļ ar tādu apakšveļu nestaigās, bērns neapģērb savu lācīti, jo šī apakšveļa ir ļoti dārga, tas ir pirmām kārtām, un otrām kārtām bērnam kā tādam vispār nedrīkst būt saistītam ar kaut kādu seksuālās vai nepiedienīgās apakšveļas reklamēšanu kā tāda. Jā, tātad tā bija bērnu trauma. Un es pilnīgi piekrītu, šeit ir jāsaprot, ka šī apakšveļa nebija domāta bērniem, vispār tā nav bērnu mērķa auditorija. Tātad mēs saprotam, ka tās ir sievietes un vīrieši, kuriem ir specifiska jeb sava veida apakšveļas gaume, un mēs tad uz to arī orientējamies. Ja? Tātad šeit tika pārkāpts vispār ētikas kodeks. Ko nozīmē objektivitāte, ja mēs gribētu par to parunāt? Objektivitāte, mēs saprotam, ka cilvēks raugās uz kādu lietu objektīvi, un to nekad nevarētu izdarīt pats mākslinieks, jo viņa darbs vienmēr šķitīs, ka tas ir super vislabākais, visinteresantākais, vispopulārākais, visatraktīvākais, vistrendīgākais. Un, protams, to dara juristi. Juristi ir piezemētākie cilvēki, kuri visu veids tikai izejot no likumdošanas. Un, protams, pasūtot reklāmu, profesionāls drīkst vadīties no rīcībā esošiem objektīviem informācijas apstākļiem. Ja? Tātad, protams, cilvēks, kas ir izveidojis reklāmu, viņam ir vadītājs, jeb direktors, kuram tiek atrādīts šis darbs. Un viņam arī ir jābūt objektīvam kā tādam. Un tātad pēc kā tad ir vadīšanās principi? Tātad tie ir 5. Un tātad pirmais ir ētikas kodeks. Vai ētikas kodeksā mēs skatoties principu, pieņemsim to pašu apakšveļu, vai drīkst tādu apakšveļu rādīt bērnam un apģērbt bērnu lācīti? Tātad trauma ir lācītim tam pašam bērnam. Otrais, Latvijas Republikas normatīvie akti, kuri nosaka speciāli par komercdarbību, par komercreģistru, par komercreklāmu izdošanu. Tātad tur ir ļoti daudz likumu, kā es minēju, mēs pie tā atgriezīsimies. Eiropas Savienības tiesību normas. Tātad, ko nozīmē, kāpēc jau jāiet uz Eiropas Savienību? Jo mēs esam Eiropas Savienības sastāvdaļa, viena no Eiropas dalību valstīm, un ja mēs netiekam galā, piemēram, savā valstī, un mums ir, pieņemsim, mūsu Latvijas tiesa noteikusi kaut kādu mūsuprāt nepareizu, nekorektu, neobjektīvu spriedumu, mēs dodamies uz Eiropas Savienības tiesu. Un tad tas tiek skatīts augstākā tiesā. Tātad neapšaubāmi šeit mēs saprotam, ka ir vesela hierarhija, jeb pakāpienu, trepīšu, ar kuriem tad mēs varam iet strādāt, lai dabūtu savu, patiesību, jeb taisnību. Ja? Citas reklāmas profesionāļi, tas ir vienmēr ir ļoti labi paskatīties, kā mani kolēģi strādā pie šīs reklāmas, kā viņi viņu uztver. Un pēdējais ir izstrādājušie regulācijas noteikumi. Katrā uzņēmumā ir savas regulācijas noteikumi. Pēc kādiem standartiem, pēc kādiem noteikumiem, kādiem principiem mēs izstrādājam. Un tāpat arī budžets un arī vispār, vai mums uzņēmumā ir, kā lai pasaka,
tādas iespējas veidot tādu reklāmu, ja. Tātad, šie regulas arī ir tie, kas mums, ļoti palīdz. Profesionālās uzvedības principi, protams, ir atbildība. Mēs atbildam, gan Latvijas Republikas, priekšā ar likumu, gan arī ar ētikas kodeksu atbildību, ja. Tātad tā mēs atbildam. Protams, otrs ir sniegt informāciju, ziņu un materiālu atbilstību patiesībai, normatīviem aktiem atbilstam kā klientam. Pieņemsim, ja mums šobrīd būtu jāizstrādā jaunas tabakas veida reklāmu, mēs saprotam, ka Latvijā tas vispār varētu nestrādāt, jo šeit mums ir jauni Eiropas Savienības standarta noteikumi, kad tabaka un alkohols netiek reklamēts. Ja? Tātad pat ne arī slēptā reklāmā, nekādā. Tātad šeit, ja mēs jau gribētu kaut kādā veidā veicināt, tad ne caur masu līdzekļiem. Tas ir pirmais, jo pēc tam mēs maksāsim tādus sodus gan Latvijas tiesai par viņu darbu, gan arī kādai ētikas kodeksa biedrībai, kura regulē šos, teiksim, reklāmas principus. Un, protams, izteiktās gribas ievērošana. Mēs saprotam, ka mēs esam demokrātiskā valsts, kur ir vārda brīvība, mēs drīkstam runāt, mēs drīkstam domāt, mēs drīkstam spriest, kur vienmēr ir sakot līdz brīdim, kamēr mēs pārkāpjam cita cilvēka, teiksim, personību, jeb cilvēka kādas tiesības, ja. Tāpat arī uzņēmējdarbībā mēs drīkstam domāt, līdz kamēr mēs sākam veicināt antireklāmu mūsu konkurentiem, piemēram. Ja? Tātad, veidojot vai izplatot pasākumu reklāmu, mums ir jāsaprot, ka profesionālim jāievēro patērētāju tiesības vai arī sabiedrības, un, protams, ir jāsaprot izteiktās gribas attiecības uz dažādām reklāmas materiālu vai saņemšanas tehnoloģijām, tehniskajām iespējām. Pieņemsim, ja es jums būtu palūgusi uztaisīt reklāmu un jūs to man būtu iemetuši caur GPT, tad es teiktu, ka tas ir ne jūsu autora darbs, un es jūsu veikto uzdevumu parādītu kā savējo. Ja? Tātad tas atkal ir personas izteiktās gribas ievērošana, kad mums ir jāsaprot, kas ir autortiesības, otrs, kā tas ietekmēs patērētājus, un, protams, apkārtējo sabiedrību kā tādu. Pienākums pret klientiem, tas mums ir ļoti svarīgi saprast, kad pirmais ir konfidencionalitātes darījums. Mēs parakstot līgumu, mēs apsolam savam klientam, ka nekādā gadījumā mēs nepārkāpsim un neiedosim nekādam mūsu konkurentam vai pat arī no šīs telpas, kas mēs esam komanda, šis darījums, šis pieprasījums, jūsu pieprasījums nekādā gadījumā nevienam netiks atstāstīts. Un pirms izdošanas plašākai sabiedrībai, pirms jūs to apstiprināt, kā pasūtītājs, neviens to neredzēs. Ja? Tas ir pirmais noteikums, būt lojālam. Otrs, protams, reklāmas nedrīkst izpaust trešajām personām kā rīcībā esošo informāciju, kā es jau arī minēju, ne savai sievai, ne vīram, ne bērniem, ne draugiem. Reklāmas profesionālis izsmeļoši jāinformē klients par to, kāds būs pakalpojuma apjoms un kvalitāte, ko jūs nodrošinat. Reklāmas profesionālim jāapzinās, ka svarīgi ir iepazīstināt klientus ar pasūtījumu izpildes nepieciešamām izpētēm un analīzi un, protams, gūtajiem secinājumiem un loģisko pamatojumu, kāpēc reklāma būs šādai mērķa auditorijai un kāpēc tas maksās tik dārgi vai kāpēc mēs izmantosim šos saziņas līdzekļus un kāpēc būtu veiksmīgāk šo reklāmu pārcelt varbūt uz kaut kādu sezonalitāti. Tātad tā ir izpēte. Pirmais, ko reklāmas veidotāji dara, viņi izpēta šo produktu jau esošo tirgu, kāds tas ir, vai tas ir piesātināts vai ne, kā mēs varam uzlabot šo produktu kvalitāti, kā mēs varam vispār ieinteresēt ar šo produktu sabiedrību. Tātad, ja tas ir milzīgs darbs un tas ir laikietilpīgs. Protams, reklāmas profesionālim jābrīdina klients, ja tas saskaras ar ētikas kodeksu pārkāpumu. Ja, pieņemsim, kā es minēju, es jums prasīju to izstrādāt tabakas vai zālītes, es nezinu, tur reklāmu, jūs saprotat, ka Latvijas tirgu tas nestrādās. Bet, ja jūs to darīsiet Nīderlandē, jā, viss kārtībā, lūdzu. Reklāmas profesionālim ir pienākums atteikties arī pieņemt reklāmas pasūtījumu, un nevienmēr bieži īstenībā to neievēro un pieņem, bet ir problēma tāda, ka šī reklāma, ko jūs izstrādājāt, viņa netiks realizēta. Jo, ja jums, kā es tikko minēju,
prasītu izveidot reklāmu, kas ir pret ētikas kodeksiem vai pret Latvijas Republikas likumu, jūs varat izstrādāt, bet īstenībā tas nav ētiski no jūsu puses, ja jūs zinat, ka šī reklāma vispār nebūs palaista sabiedrībā. Piedāvājumam ir jāatspoguļo patiesi objektīvā veidā, nemaldinot nevienu. Ja, pieņemsim, jūs vēlaties noreklamēt kādus vitamīnus, bet īstenībā tās narkotikas, kas īstenībā arī bija patiesība, tas nav stāsts, tas nav izdomājums. Vienīgais reklāma nebija veidota kā vizuālā reklāma, ne televīzijā, nekādā arī ne audio. Tā bija tiešā reklāma. Tā bija tiešā reklāma pa telefonu, un, kā jūs zinat, šobrīd telefonu mārketings ir ļoti aktuāls, arī tieši piedāvājot kādu pakalpojumu. Nebieži mēs vispār vēlamies uz tādiem atbildēt, bet kaut kādā veidā tas strādā uz vecāku cilvēku gāju. Viņi izstāsta, no sākuma izzina, kādas jums ir kaitas, un tad piedāvā savus produktus. Un Lietuvā bija atklāts, kad partija, kas bija atnākusi no Skandināvijas valstīm, vitamīni ir ar narkotiku iekšā. Nezinu, kādas bija blaknes tam visam, vai tie visi cilvēki kļuva super laimīgi un veseli, tas man nav zināms, bet to atklāja, ja? Iespējams, ka tāpēc, ka bija kādas komplikācijas. Un, protams, pasūtījuma izpildē nepieciešamām jomām ir jāsaprot profesionāļo kompetenci, vai mēs klientu varam vispār apmierināt, un vai mums ir tādas iespējas, kā veidot video rullīti vai audio rullīti, vai mums ir tādi profesionāļi, kas to spēs izdarīt, vai tas nebūs amatiera darbs. Un pēdējais noslēdzošais arī šajā dienā mums ir, kad profesionālis darbību jāveic atbilstoši normatīviem aktiem un tā kā ar domu, ka tā būs labās reklāmas prakse. Jo neaizmirstiet, reklāmas niša ir ļoti šaura. Un, ja jūs esat vienreiz īsumā, pietiek ar vienu reizi, ka jūs esat pieļāvuši kādu kļūdu, klienti pie jums nevēlēsies iet, jo sliktas atsauksmes, par sliktām atsauksmēm nekas reklāmā nevarētu būt sliktāks. Bet tas ir kā jums, kā izstrādātājiem. Uzņēmumi arī ar slikto reklāmu īstenībā spēj gūt popularitāti. Un uzņēmumiem jebkāda reklāma ir reklāma. Tātad to jūs lūdzu atceraties, un nākamajā stundā mēs turpināsim par likumu, par ētikas kodeksiem, kādiem principiem mums tad ir pēc kādiem principiem mums būtu jādzīvo, izstrādājot šos reklāmas rullīšus. Paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs pildat savus darbiņus, uz drīzu tikšanos.